Šis gads biķernieku kompleksē sporta bāzē būs tāds zīmīgs. Ne tikai ar pasaules čempionātu rallycrossā, bet arī ar kādu jubileju. Šogad biķernieku trasē 50 gadi. Pilnīgi, kā saka, šausmas pārņem, ja es skaidri atceros, kā es mazs puika pirmā klasē te nāca uz tejieni. Pārvācāmies, kā saka, uz sacensībās vairs nenotika Meža parkā, bet pārvācāmies uz tejieni. Tas faktiski iznāk, ka es te jau, kā saka, tā kā mēbeli 50 gadus. Bet, ko nu pa mani, ir arī kādas interesantas sacensības. Zelta mopēds. Kuru gadu šogad ir zelta mopēds? Ja mēs tā pa jubilejām runājam. Zelta mopēds viennozīmīgi arī, es domāju, šeit biķerniekos ir jau pierakstījies uz entajiem gadiem, un es domāju, uz palikšanu. Pilnīgi skaidrs, 1. maijs un zelta mopēds, tās ir saistītas lietas. Un es domāju, tas, ko mēs redzējām arī šajās sacīkstēs, viennozīmīgi, tas ir tas, ko sāk Aleksandrs Briedis, zelta mopēda dibinātājs. Tātad sacenšās vismazākie, nelielās trasēs, tātad drošība, ātrumi nav lieli, bet sacensību gars to visu atsver. Cik tā dalībnieki ir un cik tās klases? Šogad pietiekās sacensībā vairāk nekā 80 dalībnieki. Tas savu veidu rekords ir šāda mazmotošosejas mēroga pasākumos. Tātad visi ļoti sportiski, visi ļoti aktīvi braucē. Klases, kā jau vienmēr mums ierasts, mums ir 3 klases zelta mopēdam, 3 klases skūteriem un vēl 2 retro motocikla klases. Tā kā, principā iespējas izvēlēties savam tātad gan braukšanas stilam, gan iespējām ir ārkārtīgi lielas. Cik daudz aparātu varbūt saskrūvēt, uzvīlēt, tur lūciņas izpulētas vai kā? Latvieši sen jau ir pazīstami ar savu tūnēšanas prasmu, un šī prasme joprojām turpinās, tiek nodot no paudzes paudzēm. Tā kā arī te praktiski nekāda ierobežojuma īstenībā nav. Atbrauc ar savu mopēdu, un mēs tev klasi piemeklēsim. Ir pamat standarta klases, kurās, protams, mēs cenšamies ierobežot šo tehnisko jaunradi, kas ļautu vienādot dalībnieku iespējas, bet ir tādas, kur var tā kārtīgi atvēzēties un visu savu potenciālu izlikt. Par klasēm runājot, varbūt arī mums ir šo sezonu jaunievedums, mums ir būtībā atjaunot šī rūķīša klase. Arī Aleksandra Brieža laikā tāda bija. Tātad rūķīša klase ar domu dot iespēju sacensties vismazākajiem. Šogad mums sacensībās, piemēram, startēja Rūdis Hāzi, 4,5 gadu un jau brauc. Šeit var ļoti labi redzēt arī tās motosporta dinastijas turpinājumu, jo mums brauc Jānis Hāzi, mums Mārtiņš Hāzi brauc šobrīd, un arī Rūdis Hāzi 4,5 gadu un jau brauc. Vecākais dalībnieks? Vecākais dalībnieks ap 60 gadiem, kaut kur Arnis Tomas, ja nemaldos, varētu būt pēc statistikas vecākus un arī brauc. Un zelta mopēds būtībā nav vecuma ierobežojuma. Tātad var braukt pavisam jaunu braucēju un tie, kuriem sirmums matos, bet kas vēl nav zaudējuši to krampi. Kā tur ar tiem retro motocikliem? Viņiem ir tā kā no vēsturiskiem spēkratiem jābūt motoru muzejā apstiprinātiem? Retro motocikli šogad viennozīmīgi iepriecināja. Tātad bija vairāk nekā 15 dalībnieku uz starta. Un retro motocikli dalās 2 klasēs līdz 350 līdz 500. Līdz 500 brauc varbūt nosacīti, varbūt nedaudz modernāki motocikli, bet tie nav superbaiki, tie nav 4-cilindri apāņi, tātad monstri. Braukt ar 2-cilindru motocikliem, kas būtībā tāda piezemētāka tehnika. Tā pašā laikā klase līdz 350 ir atdota pilnīgi javām un ižiem. Javas un iži. Un tas ir tas, kas Latvijā izskatās ir vajadzīgs. Ir ļoti daudz skijeringa motocikli, kas netiek lietot, kas sāk ierūsēt, jo Latvijas bezsniegas ziemas vienkārši neļauj tos izmantot. Un tā pašā laikā mēs redzam arī konstrukcijas, kurās tātad par bāzi tiek ņemta šī pati vecā jau 350 un uzlabota par tādiem pamatīgiem monstriem. Īstenībā vismaz šodienas sacīkstē mēs redzējām tādas cīņas, kādas biķerniekos kartiņu trasēs sen nebija pieredzētas. Zelta mopēds tās ir vienas sacensības, tā ir vesela sacensības sērija. Zelta mopēds mums ir iekļauts šajā mazmotošosejas seriālā, kas notiek visos pārpalikušajos Latvijas kartodromos. Respektīvi, mums ir 8 posmi šajā sezonā paredzēti. Nākošais posms jau 4. jūnijā Daugavpilī. Biķerniekos mēs atgriezīsimies 2. 3. jūlijā, kad šeit tiks svinēta Latvijas balva 2016. Būtībā tiks svinēts 50 gadu biķernieku trasei, un, kā zināms, arī pirmie, pa trasi brauc motosportisti. Pirmās sacensības biķerniekos notika tieši motošosejā, tā kā mēs savā veidā arī mēģināsim šo faktu atzīmēt.
Autovadītāji, pirms griezies pa labi, paskaties spogulī un dod ceļu velosipēdistiem, kuri brauc taisni. Viņiem ir priekšroka. Pieklājība vieno. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumus par satiksmes negadījumā cietušu ārstēšanu un darba nespēju. Uzmanību, droni! Veikalā Motosports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Jauno satiksmes dalībnieku fórums, jeb kā mēs viņu dēvējam, jaunās riteņbraucēju sacensības, tātad paši jaunākie satiksmes dalībnieki. Šīm sacensībām, var teikt, jau sasniegts ekvators. Jā, puse pa Latviju izbraukāts jau ir, bet vēl ir atlikusi otra puse Latvijas, jo šodien mēs tikāmies Latvijas sirdī Rīgā, kur tikās Rīgas komandas, un apsveicam, ka mums ir Rīgā skolotāji no Centra humanitārās vidusskolas, kur vēlās saviem audzēkņiem iemācīt satiksmes noteikumus, palīdzēt viņiem kļūt veikliem velobraucējiem un nenobīties arī tad, ja nākas krist velobraucējam. Un tā šīs skolas pirmās vietas ieguvēji turpinās cīņu Latvijā, bet pie Rīgas komandas savā starpā cīnījās gan Ādažu komandas 13. Cik? 13 komandas, ko izveidoja Ādažu vidusskola, un 4 komandas no Baložu vidusskolas. Faktiski nekas nav mainījies, ja? Rīga guļ, Rīgai ir vairāk kā 100 skolas. Rīgas skolas. Jā, Rīga patiešām ir mazaktīva. Varbūt viņi nevēlās braukt ar velosipēdiem, bet zināšanas, ko varētu iegūt bērni šādās sacensībās, noteikti ir vajadzīgs ikvienam rīdzniekam. Un tā ļoti jauki, ka Rīgas Centra humanitārā vidusskola šai tēmai ir pievērsusies patiešām nopietni, jo šīs skolas 3 komandas savā starpā cīnījās par labākās godu. Jāsaka, ir gan tā, ka ir arī pozitīvas tradīcijas. Rīgas apkaimē, Rīgas novadā vai rajonā, kā mēs viņus saucam, kā vienmēr, atkal labākie Baloži. Man liekas, ka tur vispār, ja viņi nebūtu labākie, es būtu milzīgi izbrīnējies. Jā, šī skola ir ar ļoti lielām un senām tradīcijām tieši satiksmes drošības jomā. Šajā skolā ir veidots pulciņš, kurš bērnus aicina ikvienam mēģināt braukt ar velosipēdu. Un tā šogad uzvarētāju komandā bija meitene, kas ieradās tikai tāpēc, ka viņu interesēja, kas ir velosipēds, bet braukt ar to vēl nemācēja. Šodien mēs redzējām, ka viņa ir veikla velobraucēja, labi zina satiksmes noteikumus, un tas ir šīs skolas nopelns. Protams, arī Ādažu vidusskola, jo šajā skolā jau ir noticis velosipēdu vadītāja eksāmens 4. klasēm, un te nu 4. klašu audzēkņi turpināja savu izglītību, lai kļūtu par īstiem velobraucējiem. Viņi trenējās 2 nedēļas cītīgi savas skolas pagalmā, un šodien bija komandas no 7 klasēm, kopā 13. Tas nozīmē, ka katra klase deleģējas 2 komandas, lai pārstāv savas klases godu. Jā, tiešām pārsteidzoša masveidība, kas vairāk kā 4 reizes pārsniedz visas Rīgas pilsētas devumu. Viena Ādažu vidusskola to spēja paveikt. Jāpiebilst, ka Ādažu vidusskola šogad ieguva vēl kādu būtisku apbalvojumu. CSDD labākā satiksmes drošības skola. Tātad uz Republikas sacensībām, kas notiksies, ja nekļūdos, kaut kur pēc nepilnu mēneša jūnija sākumā šeit pat Biķernieku kompleksā sporta bāzē, dodās Baložu vidusskolas komanda un Centra humanitārās vidusskolas komanda. Jā, šīm komandām cīņa šodien ir tikai pusītē, jo viņām ir jācenšas tagad gatavoties, lai pārstāvētu šo reģionu Latvijas sacensībās. Novēlēsim viņiem veiksmi, jo tās ir abas skolas ar entuziastiem pedagogiem un lai viņiem izdodas būt kopā ar čakliem skolēniem. Noslēgumā teikšu, ka tiem, kuri vinēs sacensībās jūnija sākumā šeit Biķerniekos, tā komanda brauks uz Čehiju.
Latvijas ceļnieku gada balvas apbalvošanas pasākums. Tas ir kaut kas līdzīgs, teiksim, tā kā skolniekiem varat nosaukt par tādu atskaites koncertu, ko viņi gadu laikā ir padarījuši. Tas, manuprāt, nav kā eksāmens, bet tas tāds novērtējums tiešām ieguldītajam darbam un atzinība darba darītājiem par tiešām kvalitatīvu, labi pabeigtu darbu, ko ir novērtējusi vesela komisija, kur ir profesori, eksperti, gan no Tehniskās universitātes, gan cilvēki, kas ne pirmo dienu ir uz ceļa, kas ir vairākus pūdu sāli apēduši uz to, kas ir ceļu būvē. Un man jau liekas, tas galvenais ir tiešām, ir tā iespēja un tie cilvēki ir jānovērtē, lai būtu tā centība arī visiem citiem, ar vien kvalitatīvāk, ar vien labāk iet, jo kā šodien arī izskanēja no dažiem runātājiem, tad lietuvieši mums vairs nav priekšā. Iespējams, ka drīz kvalitātē būsim mēs pat priekšā. Tā kā, mērķi, acīm redzot, arī šī balva un šis novērtējums ir sasniedzis. Kas pavisam interesanti, ka, teiksim, diezgan ar plašām pār pa 4000 internetu balsojumiem Binders iegūt autobraucēju balvu par Siguldas šosei. Jā, arī autobraucēji novērtē ceļu kvalitāti, atbilstoši tam, kas ir nepieciešams un ko mēs katrs prasam. Tāpatās kā es kā autovadītājs, man arī, protams, ir prieks pabraukt uz Vidzemes pusi tagad par tādu šoseju, kādu sen gaidījām. Vai izskatās, ka mēs līdz tā kā solījām iepriekšējā ministra laikā, kad līdz tam 20 gadam mēs tos galvenos ceļus sakārtos? Šobrīd izskatās pie esošā finansējuma un Eiropas Savienības finansējuma. Jā, mēs tos nacionāla attīstības plānu mērķus varbūt nesasniegsim 100% apmērā. Ja mēs nemainīsim līdz 20. gadam un nebūs mums šis modelis finansēšanas, tad tam galvenos ceļus mēs sasniegsim. Kad tā Eiropas nauda nobeigsies? Šis plānošanas periods uz valsts galveniem autoceļiem faktiskais finansējums beigsies pēc 18. gada, līdz 20. gadam, bet būs pārējošie projekti. Tā kā faktiski jau pēc 18. gada mums ir jābūt redzējumam, kā mēs virzīsimies tālāk. Ir mums cerības sakārtot beidzot to ceļu nodokli no tās degvielas, ja tā ir utopija? Nē, tas arī ir viens no uzdevums ekspertu darba grupai, jo es esmu šajā grupā piesaistījis gan degvielas tirgotājus, gan lietotājus, gan pārvadātājus, jo šis jautājums ir jāizvērtē tā, lai mēs it kā veicot kādu kustību, varbūt tieši nesalīdzinot ar mūsu kaimiņiem, izdaram nepareizu lēmumu attiecībā uz mūsu tautsaimniecības attīstību. Bet arī šis ir viens no uzdevumiem, kas ir jāizvērtē, lai tiešām arī man, ejot apskati, piemēram, nepatīk vienu lielu čupu naudas nolikt vienreiz gadā, es labāk to tad arī maksātu ar katru ielieto litru. Ja man kāds teiks, ka viņš strādā tikai tāpēc, lai saņemtu naudu un ka viņam galīgi nav svarīga atzinība, es neticēšu. Bet tomēr, ja atzinība atnāk, tā teikt, ar klēpi, tad man liekas, tas prieks vairojās vairākas reizes, jo 4 balvas. Labi, visas nebija pirmās, 1/3. Apsveicu, man citu vārdu vienkārši nav. Jā, es šodien esmu ļoti gandarīgs par mūsu visu Binderu kolektīvu panākumiem. Un, protams, negaidīti, kad, jāsaka tā, gandrīz vai visas svarīgākās galvenās balvas tik mums, bet, acīm redzot, mēs esam kaut ko paveikuši, kaut ko svarīgu, gan sev, gan valstī. Jo neatkarīga komisija tomēr, es domāju, ka ļoti strikti vērtēja šos te objektus. Un man liels prieks, ka izvirzīti pirmajā plānā tika mūsu objekti, mūsu veikums. Bet es domāju, ka tas ir viss mūsu kolektīva darba rezultāts. Es domāju, ka mēs nevienu dienu esam gājuši šo panākumu. Es domāju, vienkārši to latiņu tagad nevajadzētu nolaist, bet vajadzētu viņu turēt tikpat augstu, jo parasti kļūt par čempionu dažkārt ir vieglāk nekā atkārtot šo te. Ja man kāds jautā, tad es tomēr Siguldai dotu pirmo vietu. Nevis svētciemam. Es nezinu, man kaut kā šis objekts tik vairāk apmeklēts, izlikās tuvāks, un ir īpaši uz viņa pirmo reizi Binders savu jaunās rūpnīcas, kā saka, es pat nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, piebūvi, ar kur varēja izmantot apakšos slāņos reciklēto asfaltu.
Es domāju, ka ar šo novitāti ieviešot Latvijā jau, es domāju, par to vien jau varētu dabūt balvu. Man principā ir grūti komentēt, vai šis konkrētais A2 ir labāks par A1, jo šis te vērtējums tomēr, lai paliek neatkarīgās komisijas sirdsapziņā, jā. Gan jau viņiem bija kaut kādi argumenti, kad konkrētais šis objekts tika izvēlēts varbūt kā pirmais un šis tikai kā trešais. Bet, man jau liels prieks, kā abi divi ir tieši Bindera objekti. It jau īpaši. Es domāju, ka šeit arī uz to A1 varēja nostrādāt nedaudz psiholoģiskais spiediens arī, jo mēs visus šos gadus runājam, ka šis posms no Svētciema līdz Igaunijas robežai ir tāds reāls kauna traips visiem Latvijas ceļiem. Ja? Un es domāju, tas, ka viņš šobrīd ir sakārtots un augstā tehniskā un labā izpildījumā, es domāju, tas ir varbūt pat atstāja savā mērā, pat arī, kas es saku, psiholoģiski iespaidu uz cilvēkiem. Jā, iespējams. Mēs jau šī pasākuma gaisotne bija tāda, ka beidzot mēs tā kā būsim sakārtojuši šos te galvenos ceļus, kas savieno mūs ar kaimiņu valstīm. Un protams, ja vēl gadus atpakaļ mēs varējām, teiksim, nakti braucot ar mašīnu, guļot un pamostoties un saprast, ka mēs esam mājās, tad šobrīd, protams, situācija ir mainīsies un jebkurš speciālists, jebkurš autobraucējs un arī speciālisti no kaimiņu valstīm pasaka, ka jeb atzīst, ka mūsu Latvijas ceļnieku veikums pēdējā laikā, kas saistīts ar Eiropas fondu finansējumu apguvi, ir visaugstākā līmenī. Ja speciālists ir grūti apmānīt, tad tautu galīgi nevar piemānīt. Arī tautas balsojuma balva ir tikusi Binderam. Gan par visiem ceļiem kopsumā. Jā, es jau šodien vairākiem augstiem ierēģiem tā pus pa jokām, pus nopietni pateicu. Pasūtītājs pasūtīja, projektētājs uzprojektēja, Binderam atlika tikai uzbūvēt. Bet, protams, es domāju, ka šis objekts arī izdevies, bet te ir viss kopdarbs, kā teikt. Jā. Mēs jau bijām tie pēdējie, kas realizēja šīs te ieceres. Es domāju, ka sanāca labi. Un galvenā balva par ceļu posmu Valka Kārķi, praktiski jauna ceļu būvniecība. Viņa laikam gan skaitās oficiāla rekonstrukcija, bet tā redzot visus tos darbus un no pamatā praktiski bija jauna ceļu būvniecība. Šis jau tas tā kā noslēdzošies gandrīz posms, tās saucamās Ziemeļstīgas. Un tad, kad mums bija nodošanas komisija un braucām šo objektu skatīties, tad jau es teicu arī komisijas locekļiem, kad ļoti daudz, manuprāt, atzinīgi vārdi jāsaka tieši projektētājiem. Tieši tāpēc, ka tas ceļš tā ainaviski ir ļoti skaisti iegūlies šajā vidē. Bet jā, mūsu speciālisti paveic, nekāds no hau tur īpaši nav, vienkārši vajadzēja izpildīt to, kas bija līgumā, saskaņā specifikācijām un godprātīgi izpildīt savu darbu. Es domāju, ka, ja mēs tā turpināsim tālāk, protams, ceļu būve ir tāda lieta, kur divreiz vienādi diezgan grūti uztaisīt, tāpat kā alu uzbrūvē. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Firma Juva piedāvā. Iegādājieties 4 Bridgestone riepas, reģistrējiet garantijas kartes numuru safetire.eu un saņemiet gada garantiju Bridgestone riepu bojājumiem. Vai arī iegādājieties 4 Aeolus riepas, reģistrējieties juva.lv un saņemiet gada garantiju riepu bojājumiem. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klātnācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Autokopšanas servis Songwash darbojās tirdzniecības centra Alfa daudzstāvu autostāvvietas pirmajā stāvā. Šobrīd Songwash ir nākuši
klajā ar kādu jaunu, bet ļoti vērtīgu pakalpojumu, kam it sevišķi tiem auto īpašniekiem, kur mīl savas automašīnas, pēc iespējas ilgāk uzturēt tādā skatā, kā tās ir jaunas. Kas tā ir par jaunu tehnoloģiju? Tātad firma Songuš piedāvā jaunu produktu, nanokeramikas virsbūves lakas aizsardzības pārklājumu, kas aizsargās jūsu auto vismaz 12 mēnešu garumā. Kur ir šī procesa būtība un cik ilgi izņem laiku? Process ir diezgan garš, jāatstāja mašīna ir uz veselu diennakti, jo mašīnas virsbūve ir jātīra no sāls, dārvas, metāla, kas var būt gan uz jaunām, gan uz vecām mašīnām. Viņa tiek ataukota. Kad mašīna ir nomazgāta, mēs arī ar speciāliem līdzekļiem pirms pulēšanas apstrādājam virsbūvi, noņemot nost netīrums, kas nav ar aci redzami. Tāda kā plastelīna pikucīši pieliek atlikušie netīrumi. Jā, tieši tā. Plastelīniņš, pie kura pieliek visi neredzamie, kas tikai ar roku sajūtamie netīrumi. Tad viņa tiek pulēta un tikai tad tiek uzklāts nanokeramikas aizsarga līdzeklis. Ja mēs iedomājamies krāsu, viņa nekad nav gluda, vienmēr ir kāds skrāpējumi vai kas, tad tiek pa priekšu pilnīgi viss nomazgāts nost, un pēc tam tikai tad tiek uzklāts šie 1 mikrona, vai cik biezumā? Jā, šī karta ir no 0,5 līdz 1 mikronam. Tas atkarība, cik kārtā sliek, tas atkarības no virsbūves tipa un cik smagā stāvoklī ir ielaista mašīna. Ja es pareizi saprotu, tad arī šis tehniskais jaunums faktiski būtu jālieto jau jaunai mašīnai virsū, un tad ir iespējas arvien ilgāk viņu saglabāt. Jā, mēs rekomendējam tieši jaunas mašīnas jau apstrādāt ar šo nanokeramikas aizsargkārtu, lai saglabātu mašīnas esošo stāvokli vismaz 12 mēnešu garumā. Skatījos, ka jūs vēl klājāt visu kādu ķīmiju, kas atgrūda pilnībā ar ūdeni vēl. Tā teikt, darīt to pašu efektu, ko šī nano pārklājuma. Jā, pēc šī keramikas pārklājuma tiek apstrādāta automašīna ar hidro aizsargu vasku, kas atgrūž ūdeni vismaz uz 5 mazgāšanām. Bet var viņi arī iegādāties pie mums arī, netaisot nano keramikas pārklājumu. Cik bieži ir jāatjauno šīs hidro vasks? Hidrovasku mēs rekomendējam atjaunot reiz 2 mēnešos, lai atjaunotu ūdens atgrūšanas efektu un spīdumu. Bet var braukt arī uz citām mazgātuvēm vai tikai pie jums? Var braukt, bet tad mēs negarantējam to kvalitāti. Var braukt, bet tad jāmazgā obligāti bez vaska automašīna. Bet, ja brauks pie mums, tad mēs piedāvājam klientam speciālu mazgāšanu ar speciāli tieši tam paredzētiem materiāliem un veicam arī profilaksi. Vai ir kāds līdzeklis, ar ko apstrādāt stiklus, lai no viņiem ūdens maksimāli ātri iet prom un netīra? Jā, ir mums arī stikla apstrāde, stikla keramikas pārklājums, kurš nodrošinās jums ūdens atgrūšanu uz 9 mēnešiem. Tur arī tiek labi nomazgāts stikls, viņš tiek attaukots un tad pārklāts ar nanokeramikas pārklājumu. Praktiski viss sīkās skrambiņas, sitieniņi tiek aizvilkti ciet un rodas praktiski ideāli gludu virsmu, pa kuru tad arī šie ūdens pilieni skrienot. Jā, tieši tā ir notiek. Un uz lielceļa jums ūdens vienkārši pats skries prom no loga. Pie nosacīta ātruma pat nebūs jāieslēdz logu tīrītāji. Gaidīsim jūs ciemos, autokopšanas servisā Songoš, Tirzniecības parka Alfa daudzstāvu stāvvietā, 1. stāvā. Automoto raidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat Prizma lielveikalos.